Labvakar visiem EOM, jeb Čogan biznesa iespēju prezentācijā, kur šodien, plus mīnus, es domāju, pusstundiņas laikā izstāstīšu tātad par to, kas ir šī kompānija, ko mēs vispār šeit darām, kādas biznesa iespējas mēs piedāvājam un vispār, cik forši ir tīkla mārketings. Tā es varētu uzreiz sākt. Mani sauc Līta Spūle, esmu šajā biznesā jau vairāk kā 2 gadus, nodibinājusi, salīdzinoši diezgan lielu komandu, jau 280 partneri mums ir bijuši, šobrīd ir nedaudz mazāk palikuši. Jo arī pastāstīšu, ka šeit nav nekādu līguma saistību. Jūs nākat, ejiet, kad jūs gribat. Neviens jūs tādā veidā nekur neturēs, jo tas ir tas iemesls, kāpēc daudzi bieži nobīstās un kaut kādā veidā negrib nekur iesaistīties. Šeit nekā tāda nav. Nelūk, un tā tad. Es darbojos zem nosaukuma, komandas nosaukuma Goldtribe. Tātad pamat izglītība man ir zobu higiēnists ar 10 gadu pieredzi. Un tad, kad man piedāvāja pievienoties tīkla mārketingam, man likās, nu, kas jūs jocīgi, zobu higiēnists un tīkla mārketings, tās nav divas savienojamas lietas. Un patiesībā sakot, tajā laikā es pat vispār nezināju, kas ir tīkla mārketings. Man arī bija radušies aizspriedumi par to, ka tas ir kaut kas anormāls un neparastam man normālam cilvēkam domāts darbs. Tagad pēc 2 gadiem es varu teikt, ka tas pavisam noteikti ir domāts ikvienam un ikvienam tam, kurš negrib strādāt šo saucamo sistēmas darbu, kurš grib pārbaudīt sevi arī kaut kur citur, kur ir neierobežotas peļņas iespējas, neierobežota izaugsme. Un tātad es šovakar jūs iepazīstināšu ar mūsu fantastisko kompāniju, kuru tiešām es esmu gatava celties un krist un stāvēt par to, lai iepazīstinātu ar vien vairāk un vairāk cilvēkus ar šo te kompāniju, ar mūsu produktiem un visu, kas tai nāk komplektā. Izslēgšu ārā šeit, laikam, bildīt. Ja būs jautājumi, jūs varat rakstīt droši jau uzreiz čatā, vai arī pēc tam droši varēs ieslēgt kādu mikrofonu, uzdot jautājumus, vai, pēc tam personīgi droši arī mani uzrunāt un rakstīt, vai arī tam cilvēkam, kurš jūs uzaicinājuši šo te prezentāciju. Tātad šodien mēs uzzināsim, kas vispār ir tās Essence Tribe, jo Essence Tribe vārds diezgan bieži parādās saistībā ar Čogan kompāniju. Kas tā tāda Čogan kompānija vispār ir? Apskatīsim produktus un nepilna laika darba iespējas, kādas šeit ir. Nedaudz par vēsturi. Essence Tribe, jeb šī te apakšstruktūra, jeb komanda tika dibināta 2020. gada novembrī. Tad vairāk kā 4 gadus atpakaļ ar ļoti strauju izaugsmi. Tas ir tātad Čogan Group tirzniecības partners. Tad Čogan ir vispār kompānija kā tāda tīkla mārketinga, taču zem tā visa nosaukuma lielā apakšā slēpjas ļoti daudz dažādas komandas. Tajā skaitā Essence Tribe, kas ir lielākā struktūra, kurā ietilpstam arī mēs iekšā ar savu Gold Tribe nosaukumu. Un Gold Tribe tulkojumā ir mērķu cilts. Lūk, tīklā ir vairāk nekā šeit, ir rakstīts 140,000 aktīvu konsultantu. Aizvakar bija Zooms, kurā es tieši teicu, ka ir jau 155,000 aktīvu konsultantu pa visu pasauli, galvenokārt, protams, Eiropā. Pārdošanas stratēģija, kā es pirms tam minēju, ir tīkla mārketings. Ja jūs redzat šādu MLM savienojumu burtu, tas nozīmē multilevel mārketingu, ja vienkārši sakot tīkla mārketings. Kā tad atšķirās šis tīkla mārketings no pārastā biznesa, jeb reklāmām, kuras mēs ikdienā redzam televizorā uz stabiem reklāmu vai lielie skatlogi, kur smaržas arī mēdz reklamēt un visu? Tām reklāmām ikdienā tiek tērēta nenormāli milzīga nauda, jo katra reklāma maksā tūkstošus. Mēs, nesot šajā biznesā, nemaz to neapzināmies, taču tie cilvēki, kas strādā ar šīm reklāmām, saprot, ka tā ir milzīga, tiešām miljonu nauda. Taču tīkla mārketings, tātad bizness ir tas, kur tos miljonus pelnam mēs, vienkāršie cilvēki, kuri tātad lieto šo produktu, iekļauj to ikdienā, pastāsta par to citiem, un mums kompānija par to samaksā. Tātad mēs esam tā reklāma, principā patērētāji un reizē reklāma. Un tā ir tā priekšrocība tam tīkla mārketingam, un tā ir tā atslēdziņa, kāpēc mēs šeit varam pelnīt diezgan daudz, kāpēc mēs šeit varam pelnīt neierobežoti, nevis tradicionālā darbā, kur tātad viņi jau iztērē miljonus, lai reklāma būtu. Šeit tā reklāma esam mēs, un tie miljoni atnāk pie mums. Kādas ir priekšrocības esot šajā kompānijā? Protams, kad kompānijai ir aktīvs organizācijas atbalsts, proti viņa mums atbalsta, ja ir kādas neskaidrības, nepieciešama palīdzība, tad mēs vēršamies vai nu pie saviem augstāk stāvošajiem mentoriem, līderiem, kas mums palīdz gūt atbildes, vai nu pat taisno pie pašas kompānijas. Protams, ka visi dokumenti, viss ir sakārtots, viss tas ir tīri un skaidra dokumentācija profesionālam izskatam, lai mēs varētu darboties. Tad katram produktam ir certifikāti, katram produktam ir apraksti dažādās valodās, katrs produkts
tātad ir izgājis šos te pārbaudes un visu pārējo. Mums par to nav jāsatraucās. Kompānija to visu jau ir izdarījusi. Tāpat tās ir dažādas apmācības tieši par pārdošanu un tīkla mārketinga veidošanu, jeb jomu. Jāatzīst, ka mums ir ļoti daudz kompānijā apmācības. Un sākotnēji arī, kad jūs uzsākat darboties, ja jūs izvēlaties kļūt par partneri, tad jums arī jau ir sagatavot ļoti daudz prezentāciju ieraksti, kur solīt pa solītim ir jāaiziet un jāizrunā. Un tāpat tās katrs jaunais partneris tiek apčubināts, aprūpēts, viņam nodota svarīgākā informācija, lai jūs saprastu, kā darboties. Jo, kā es teicu, lielākoties tie, kas atnāk, viņiem nav tīkla mārketinga pieredze, un tas ir superīgi. Tāpēc, ka tad mēs varam jūs apmācīt tā, kā mēs mākam šeit darboties, un šī kompānija tiešām ļoti, ļoti rūpējās par katru partneri, lai viņš kļūtu par profesionāli. Un, protams, kad ir līderības plānošana, jeb tas, ka mēs palīdzam jums kļūt par tiem līderiem, mēs palīdzam veidot arī to komandu, atbalstīt un visādi citādi palīdzēt, un to pašu arī dara kompānija un visa Essence Tribe struktūra, lai mēs vienkārši varam koncentrēties uz darbu. Nedaudz īsumā par to, kas tā tāda Čogan kompānija vispār ir, Čogan Group. Tā tika dibināta Itālijā 2013. gadā, jā, 10 gadi jau vairāk kā ir pagājuši. Un, sākotnēji tas bija vienkārši mazs smaržu veikaliņš, kur kompānijas dibinātājs Michelangelo uzjauca savas pirmās smaržas, un viņš vienkārši pagrabā pārdeva šīs smaržas. Pēc tam 2017. gadā izdomāju, ok, labi, tagad tās ir foršas, mažas Itālija, viss notiek, nišas aromāti, bet varētu kaut ko attīstīt. Un 2017. gadā šī te Čogan Group kļuva par tīkla mārketingu. Ja? Un tīkla mārketingā, ieejot iekšā šī kompānija, jūs redzēsiet, cik strauja bija izaugsme. Un tātad ir 400 darbinieku ražošanā, noliktavās un administrācijās, un vairāk nekā 500 tūkstoši klientu un konsultantu visā Eiropā. Galvenokārt, protams, Itālijā, jo šis ir Itālijas uzņēmums, Francija, Beļģija, Vācija, Latvijā arī ir ļoti liela daļa partneru, konsultantu, taču ir vēl nenormāli milzīga daļa, kas ir jāaptver un kam ir jānāk šajā te biznesā. Un lūk, kā izskatās tā izaugsme no 2017. gada, tajā gadā, kad kompānija kļuva par tīkla mārketinga kompāniju, 2 gadu laikā tā izaugsme bija plus 96,1%. Tātad jūs saprotat. Mega izaugsme un tīkla mārketingam ir nenormāli milzīgs spēks. Tad kopumā šī te Čogan Group ir vienkārši Itālijas lielākais vispārējā patēriņa produktu uzņēmums. Ja, un pat pastāvīgi izaugsme, pateicoties tam, ka tas ir tīkla mārketings, jo tīkla mārketings aiziet nekontrolējami. Es sāku veidot savu komandu, manā komandā sāku veidot komandu, tur veido komandu, un īsāk sakot, katru dienu ir jauni partneri, un vidēji Essence Tribe struktūrā mēneša laikā ir ap 10 000 jaunu partneru. Tad jūs saprotat, cik strauji iet tas tīkla mārketings uz priekšu. Kāds tad ir noslēpums? Augstas kvalitātes produkti, kas ir ražoti Itālijā. Man liekas, Made in Italy tā jau ir uzreiz kvalitātes zīme, ka tur viss ir kārtībā un viss ir forši. Tāpatās mums ir lielākā daļa produktu ir ar biosertifikātu, īpaši ķermeņa kopšana, kuru ir certificējis tātad šis Biocertitālija uzņēmums, kas tātad piešķir šo te kvalitātes zīmi. Produkti ir dermatoloģiski pārbaudīti, kas nav maz svarīgi, arī mums ir līnija ar vegāniem certificētiem produktiem, tātad vegāni ir ļoti plaši īstenībā tāda kustība, manuprāt, pasaulē jau sākusies, un tad līdz ar to mums arī ir šie te vegānu certificētie produkti, gan krēmi, gan uzturā lietojumie. Un svarīgi, ka šie te produkti netiek testēti uz dzīvniekiem. Nedaudz par to par smaržām, jo smaržas ir viens no mūsu flagmaņiem, ja produktiem, kas tā tad ir tāds numur 1 pieprasītākais, populārākais arī ar smaržām ir tātad sācies šis viss Čogan stāsts. Smaržu esences. Tātad smaržas tiek sajauktas šādās te skaistās pudelītēs, šīs ir jaunās, iepriekšējās ir šāda te izskata pudelītes, un tur ir 30% eļļu esence un tikai denaturāts, ja biospirts, par ko es nedaudz pastāstīšu vēlāk, un šīs te esences smaržu tiek iepirktas Fragvoldu rūpnīcā, kas ir tieši tā pati rūpnīca, kurā iepērkās pasaules slavenie zīmoli. Viņi tur pērk arī savas eļļas savām smaržām, tad ar Čogan ir tieši tāds pats līgums par smaržu esences piegādi, kā šiem pasaules slavenajiem brendiem. Vienkārši sakot, šeit ir tieši tās pašas eļļu esences, kuras ir tajos pasaules slavenajos zīmolos, taču mazsvarīgi nav tas, ka nav kopiju, nav viltojumu, jo tas nav 1:1. Mūsu aromāti ir iedvesmoti no šiem pasaules slavenajiem zīmoliem. Viņi būs ļoti līdzīgi tam, ko jūsu deguns būs jūtis tajā brendu pudelītē. Taču atšķirīgs tas aromāts var būt tajā ziņā, ka tātad, kā es minēju, mums ir tie 30% eļļu esence, par ko es tulītās stāstīšu tālāk, kādas ir tās atšķirības. Tātad tiek izmantots ādai draudzīgas un ilgstoši noturīgas sastāvdaļas. Šī smaržu esence, protams, kad es uzreiz iesaku arī
nepūs smaržas uz plikas ādas, jo jūs nezināt, kā katra šī smaržu esence, šī eļļa var reaģēt ar jūsu ādu. Jo iespējams, jums uz kaut kādu, es nezinu, tur pačūlīju var būt kaut kāda alerģiska reakcija, un līdz ar to tad jums liksies uzreiz, ka jums ir alerģija no visām smaržām. Bet īstenībā alerģija var būt uz kādu noteiktu komponentu, kas ir iekļauts šajā smaržu esencē. Tāpēc pušam vienkārši uz drēbēm. Piemēram, ja? Un tātad 30% smaržu esence, ja mēs skatāmies no šīs pudeles vai no šīs te skaistās luks klases pudelītes, tad 30% ir šī smaržu esence un vispārējais tie 70% ir tas denaturētais spirts, ja biospirts. Kā viņš atšķirās no sintētiskā spirta? Tas, ko mūsu deguns uzreiz jūt, viņš nejūt to spirtu. Jūs uzpūšat, jūs jūtat uzreiz to eļļu esenci, un tas ir tas, kas tās smaržas padara tik ļoti noturīgas. Tas ir tas, kas viņas padara tik pieprasītas tirgū, jo klienti arvien vairāk un vairāk kā viens novērtē to smaržu noturību, izteiksmīgumu un visu pārējo, nu, un nav pievienots ūdens, un tas attiecīgi arī padara to smaržu intensīvu, ilgnoturīgu, viņa neizgaro, nerada jums galvas sāpes un visu pārējo, kas ir dažkārt dzirdēts par smaržām. Kāda ir tad tā atšķirība? Sāksim no šīs te labās pusītes. Eudosolīda ir arī tāda smaržu pudelīte, kurā ir knapi 1% tā eļļu esence, un tad vispārējais ir parasti ar spirtu un ūdeni aizpildīts. Tad iedomājieties, kāda varētu būt noturība šādam aromātam, kur ir tikai 1%. Tā, protams, būs mazāk kā 2 stundu noturība. Iepūtīsiet, iziesiet no veikala, vai iepūtīsiet mājās, iziesiet no mājām, vairs nesmažosiet. Nākamais 3 līdz 5% aptuveni eudekologu, kur ir vidēji 2 stundu noturība. Tur ir 3 līdz 5% šī eļļu esence. Eudetoilete, kas ir diezgan populārs, izplatīts, tā teikt, smaržu koncentrācija, kur noturība būs 2-3 stundiņas, un 6 līdz 8% tur ir tā eļļu esence, tad vēl joprojām mēs esam kaut kur šeit, un visu pārējo to pudeli aizpilda tā tad ūdens un spirts. Eudeparfjūmu, šo es vienmēr saku, kad man agrāk likās, ka tā ir augstākā iespējamā koncentrācija, kāda vispār ir smaržām pieejama, taču izrādās, ka nē, bet eudeparfjūmu noturība ir 4 līdz 5 stundas, un tur tā tad ir tie 10-15%, apmēram 10-14% šī te eļu esences ekstrakti. Nu, un tad nāk šīs čoganas smaržas, olfazēta aromāti, par ko es pēc tam arī pastāstīšu, kuriem tātad tā koncentrācija jau ir 30%, ja? 30%, un tad ir šis denaturētais spirts. Nu, jūs sapratāt, īsāk sakot, čoganas smaržas ir ļoti, ļoti augstas esences ekstrakta augstā smaržu intensitātē, kas tie, kas ir mēģinājuši, zina, par ko es runāju, kas nav mēģinājuši, jums obligāti ir jāizmēģina. Kā tad izskatās mūsu šie smaržu pudelīšu iepakojumi? Jo, kā es minēju, mums ir iedvesmoti no populāriem brendiem, un nē, tie nav pakaļdarinājumi vai šie saucamie fake vai replikas vai kā citādi, ka viņi nenāks arī tādā pašā pudelē, jo viņi ir citi, tie Rolfa Zeta aromāti. Lūk, tas, ko es jau šeit rādīju, var arī redzēt, ir luks klases pudelīte, kur ir 50 ml tilpumā. Vēl viņi ir pieejami 15 ml tilpumā. 15 ml tilpums ir šāds te futlārītis, kur iekšā ir ievietots šis te 15 ml tāds flakoniņš šāds te, kur arī var dabūt to pašu luks klases aromātu šādā flakonā. Un šis flakons ir ļoti, ļoti, cik smuks mažo, ļoti, ļoti ērts ar to, ka jūs viņu ļoti viegli tātad šādi nomainot tos flakonus, ieliekat, pabīdat, aizverat, un rekur jums ir futlārīts, ko likt somiņā un ņemt līdzi vienmēr dodoties ārpus mājas. Un tātad šādos tilpumos pieejams. Šīs smaržas, kas ir pieejamas 100 ml tilpumā, ir arī tā melnā pudelīte, kas būs luks, kas būs uniseks un vīriešu aromāti. Baltie ir sieviešu aromātu pudelītes. Šis aromāts ir pieejams arī 35 ml, kas ir šāda pudelīte arī. Gan melna, gan balta. Un šobrīd notiek ļoti foršs process, ko sauc par rebrandingu, jeb pudeļu nomaiņu. Šīs te pudelītes tātad jau ir vairāk kā 10 gadus. Viņas ir novecojušas, viņām ir tas dizains, kas jau bija pirms tiem 10 gadiem. Viņām vēl joprojām uzraksts ir čogan, un tad jūs redzat to atšķirību, ka šīm luks klases smaržām jau ir olfazeta uzraksts, un šī tad ir tā jaunā pudele. Un jaunajā pudelē ir tie aromāti, kas tātad ir šajā vecajā 100 ml pudelē, tagad nāks šādās te pudelītēs. Baltās, melnās, atkal tieši tāpatās, un šis bija 100 ml, šeit ir 70 ml, bet tiem 70 ml vienmēr komplektā nāks tie 15 ml, kas ir iekšā šajā futlārītī. Tātad jums arī jānopērk vienreiz futlārs, un katru reizi, kad sūtīsiet šīs smaržas 70 ml, jums 15 ml nāks dāvanā, un tieši tāpat tās klientam, ja? Tā kā man ļoti, ļoti patīk šīs izmaiņas, un mazā 30 ml pudelīte man, diemžēl, nav uz vietas, ko parādīt vēl, ir ceļā.
Tā kā šāds ir rebrandings smaržu pudelīšu iepakojumos, taču viņi visi ir ļoti skaisti un gaumīgi. Man arī ļoti patīk šīs luksus klases pudelītes. Par produktiem kopumā, tātad mums ir ļoti, ļoti plašs tas produktu klāsts, ir vairāk kā 4000 dažādu produktu, un tagad es parasti to pasaku, tad liekas, ak, Dievs, cik daudz, bet katrs jau atrod tieši to, kas viņam pašam ir vajadzīgs. Kādam tās ir smaržas, kādam telpu kopšanas produkti, kādam tieši sejas krēmi vai kā citādi, bet īsāk sakot, esot šajā kompānijā, jūs varat nomainīt visu savu mājās pēc tam produktu klāstu, un jums vairs nav jāiet uz parastajiem veikaliem pirkt produktus, jūs viņus visus iepērkat šeit Čogan kompānijā ar 30 līdz 50% atlaidi, un vēl par to, ka jūs viņus tur pērkat un lietojat, kompānija jums vēl samaksā. To es beigās pastāstīšu, taču tas piedāvājums ir ļoti, ļoti vilinošs, vai ne? Jo kāpēc jums ir kādam citam jāatstāj tie 50%, jo jūs viņus varat atstāt savā maciņā un iegādāties daudz lētāk šo kvalitatīvo produkciju. Tad produkti ir izgatavoti no augstas kvalitātes un vērtīgām sastāvdaļām, ražo arī, kā es minēju, krēmus, dekoratīvo kosmētiku, kas ir make-ups, personīgās higiēnas un maisaimniecības preces, kā arī higiēnas preces un daudz ko citu. Un šeit ir arī tas QR kodiņš, kuru var noskanēt un uzreiz tikt uz produktu katalogu. Šeit ir arī noticis tātad šis te saucamais rebrandings, jo agrāk, kā es minēju, vecajām pudelēm virsū bija rakstīts Čogan. Šobrīd viņām visām jaunajām ir Olfa Zeta, tāpēc, ka Čogan šobrīd ir kļuvusi tikai un vienīgi par tīklu mārketinga kompāniju, un produktu līnijas ir iedalītas dažādos nosaukumos, un smaržas ir tikušas pie ļoti, ļoti skaista nosaukuma, kurš saucās Olfa Zeta. Tātad, ja jūs arī kaut kur dzirdat, kur runā partneri par to, kad izvēlēs tur Olfa Zeta 124, Olfa Zeta 111, tās ir tās pašas Čogan kompānijas ražotās smaržas, tikai zem nosaukuma Olfa Zeta. Tas ir iemesls tam, lai jūs visu nesaistītu vienā katliņā, kas ir Čogan produkts, bet lai saprastu tātad, ka katrai šai produktu līnijai ir savs nosaukums. Smaržas tātad Olfa Zeta. Tāpat tās arī smaržas, kā es minēju, ir iedvesmotas no populāriem pasaules brendiem, taču katru gadu mums ir Eiro eventu pasākums, kas ir lielais Čogan pasākums, gada, kurā tiek izlaisti jauni aromāti. Tie ir oriģināli aromāti, tie nav iedvesmoti ne no kādiem brendiem, un viņi ir ļoti, ļoti skaisti katru gadu. Šogad mūsu pasākumā tika izlaists šis te multivers, kas ir melnajā pudelītē, vīriešu aromāts, ļoti garšīgs, ļoti, ļoti tāds skaists. Un astrāls savukārt sieviešu aromāts, kurš arī ir svaigs, mēs viņu par upenīti vienu brīdi jau iesaucām, un ļoti piesaistošs aromāts, kurš arī starp klientiem tad arī iegūs ļoti, ļoti lielu popularitāti. Tāpat tās iepriekšējo gadu mums bija Eiro event Parīzē, un tur bija Parīzes aromāti, arī 2 oriģināli aromāti. Nu, šogad mums būs Romā pasākums, kas pie tam vēl būs 10 gadu jubilejas pasākums, un tad redzēsim, ko kompānija mums būs sagatavojusi vēl jaunus šos te aromātus. Katru otro mēnesi iznāk kāds jauns aromāts, tā kā mēs visu laiku tiekam apdeitoti. Kā es minēju, tātad katrai līnijai ir savs nosaukums, un šī ir ķermeņa kopšanas līnija, sejas kopšana, šampūni un viss, kas ar to saistīts, slēpjas zem nosaukuma Aurodea. Aurodea. Un tad šeit bildē, pieņemsim, var redzēt gliemežu mucīnu līniju. Gliemežu mucīnas arī ar savām īpašībām ļoti palīdz uzlabot ādas stāvokli. Un šeit ir, pieņemsim, sejas maska un acu kontūra krēms zem acīm, ko smērējam. Šis ir alvejas acu krēms, kas mitrina, man ļoti patīk, kas arī lieto ikdienā. Nu, un šie te savukārt sejas gēls un sejas maska ar hialuronu skābi un kolagēnu. Tā kā mums tas piedāvājums ir tiešām tā, ka, es saku, visi, kas iestājās kompānijā, lielākoties nomaina visus savus līdz šim esošos produktus uz šiem te Čogan, Aurodea, Olfazet un pārējiem. Tāpat šeit ir ielikts arī piemērs tam, kā mums rebrandingojās produkti. Es parādīšu, līdz tās mūsu piemēriņu. Ja ir uzreiz, bet rekur šeit pieņemsim šis te sejas krēms, kuru jūs redzat prezentācijā, ir rebrandingots jauns iepakojums, stikla pudelīte, ļoti foršs tāds metālisks vāciņš, un šīs bija iepriekšējais iepakojums, pirms tiem 10 gadiem saražotais, ar šādu arī plasmasas vāku, ar tādu spiežamu dozatoru un ar tādu etiķeti vienkāršāku. Ja? Šis te tātad vecais iepakojums un jaunais jau ir šāds. Liela daļa produktu vēl joprojām ir rebrandinga procesā, taču jūs redzat, ka kompānija aug un attīstās un maina savu vizuālo tēlu. Tāpat tās ir dažādas dušas želejas, kuras var dabūt arī, pieņemsim, visas tur gliemežu, mucīna, alvejas un tādas, un tad ir atsevišķi, kas ir spicy saucamās, kas ir tādas austrumnieciskiem aromātiem. Šīm arī ir piekrišana liela, jo ir kam ļoti, ļoti patīk tieši tie austrumnieciskie aromāti.
bērnu līnija, kas arī ir Aurodējā, un bērnu līnija ir bagāta ar auzām un aloe vera, kas baro mitrinādiņu un palīdz to bebīti aprūpēt no visām pusēm, sākot ar šampūniem, dušas želejām, ķermeņa krēmiem, vannas putām. Plašs piedāvājums. Tāpatās arī šī ir ielikt arī kā viena līnija, kas ir pret matu izkrišanu. Jo es arī ar savu frizieru runāju, viņa teica, ka diemžēl tirgū trūks produkti, kuri tātad veicinātu vai nu matu augšanu, vai aizkavētu matu krišanu ārā. Un tad mums ir pret šampūni, ampulas, losionu un viss kaut kas, kas arī starp klientiem ļoti pieprasīts, un pati es arī lietoju ikdienā, un man ļoti, ļoti patīk šie produkti. Tad vēl papildus šeit ir parādīts ar salicilskābi sejas maska, un salicilskābes sejas maska ir tā, kas ļoti cīnās ar pūtītēm, ar akni, ar ļoti problemātisku sejas ādu, un ir sejas maska, krēms, mazgāšanas gēls, īsāk sakot, tāda vesela līnija, kuru var iegādāties. Tāpat tās ar ēzeļa pienu ir līnija, kur ir krēmi, dušas želejas, ķermeņa krēmi, sejai krēmi, serumi un bagātīgs tas piedāvājums. Un tāpat tās arī ar arganēļu, piemēram, līnija, kur ir sejas krēmi, dušas želejas, šampūni. Lai jūs saprastu, katrai tā līnijai, aloe vera, gliemeža mucīna, ēzeļa piena un tā tālāk, ir visi produkti. Gan dušas želejas, šampūni, ķermeņa krēmi, sejas krēmi, matu maskas un viss vispārējais. Ļoti bagātīgs tas piedāvājums. Tāpat tās arī ir šīs te dekoratīvā kosmētika, ja make-ups, dažādi produkti. Un kas ir liels pluss, es pat ikdienā nelietoju kosmētiku, un līdz ar to tad man nav tāda personīgā atsauksme, bet tas, kam es vēršu uzmanību, ka šie produkti tātad ir bagātināti ar aloe vera un vitamīnu E. Tātad jūs lietojat produktu, un vēl plus parūpēties par savu sejas ādu, jūs viņu pabarojat, nevis smacējat un beidzat nost ar tiem trakajiem make-up produktiem, bet tad vēl viņai palīdzat, kā es to redzu, vai ne? Šis te ir no kompānijas prezentācijas. Šo mēs gaidām ap februāri. Mums agrāk bija ēteriskās eļļas, monoeļļas, kas ir, pieņemsim, tur piparmētra, apelsīns, mandarīns un tā tālāk. Taču ar februāri būs tā, ka būs 1, 2, 3, 4, 5 šādi te ēterisko eļļu maisījumi, kurus varēs izmantot ikdienā vai nu augu eļļai pilinot klāt vai difūzerī, difūzējot, kā nu kurš to grib izmantot, ja? Un tad būs arī šādas jaunas, kas ir, pieņemsim, revitalizējoša, atjaunojoša, un tad ir ultra oil, kur vesela virkne, ko es nemaz vēl nezinu, kas tas būs, bet mēs ļoti gaidam, jo, kā es teicu, mūsu kompānija visu laiku pārsteidz ar kaut kādiem jaunumiem. Tāpat tās ir ļoti plašā piedāvājumā. Es esmu ļoti iecienājusi arī šos produktus, kas ir augu eļļas. Viņas ir 100% augu eļļas. Klienti ir sajūsmā gan par cenu, gan par kvalitāti. Arī es esmu sajūsmā. Es pat ikdienā lietoju mandeļu eļļu, seju es smērēju ar džodžobas eļļu, kas man palīdz vēl viņu labāk mitrināt un pabarot. Tāpat tās ir vīnogu kauliņu eļļa, argana eļļa, kas ir ļoti, ļoti bagātīga eļļa, avokado un nīma eļļa, piemēram, un nīma eļļas auglis ir tāds, kas ir, nu, ļoti, es agrāk par tādu vispār nezināju, kopš es biju šajā kompānijā, tad es tikai sāku interesēties, un nīma eļļa ir tā, kas var sadziedēt pat visus tādus interesantākos ādas defektus, nu, sadziedēt, palīdzēt, atvieglot, jo mēs nevaram teikt sadziedēt, jo tie nav medikamenti, bet šīs augu eļļas ir ļoti pieprasītas, un ja jums rodas vairāk jautājumu, pēc tam var arī uzrakstīt, atsūtīšu digitālo produktu katalogu, un tajā produktu katalogā katra eļļa, katrs produkts ir ļoti smalki aprakstīts, kur var vairāk iepazīties. Tāpat tās arī, protams, mums ir tas, ko es gribēju pieminēt par šo te nosaukumiem. Tātad augu eļļas ir zem nosaukuma lalūma. Lolūma, jā, agrāk viņas arī bija čogan, tagad viņas ir lolūma. Dzīvnieku līnija ir čopet nosaukums, tur ir suņu šampūns, kas ir ļoti, ļoti labs un arī tātad bagātināts ar nīma eļļu. Nīma eļļa būs tā, kas palīdzēs sadziedēt ādā, iespējams kādus sakasījumus, saplēsumus vai kā citādi, un aloe vera, kas mitrinās noteikti, un arī to spalvas stāvokli uzlabos, un tāpat tās arī ir pret mošķu, blusu un visu pārējo šo te knišļu, šis te sprejs, kur arī ir sastāvā nīma eļļa, timijāns un aloe vera. Tad šāds te vēl papildus. Šie ir ļoti arī forši produkti tieši mūsu četrkājainajiem draugiem. Ļoti plašā piedāvājumā mums ir arī uzturbagātinātāji, kas slēpjas zem nosaukuma Supplefit.
Šis te ir Skinnel vitamīnu komplekss, kurš ietver sevī 12,4 gramus kolagēna, kas ir ļoti, ļoti, ļoti laba deva, ko ikdienā uzņem. Tāpat papildus tur C vitamīns, cinks, B grupa. Īsāk sakot, es arī ikdienā šo lietoju. Es viņu dzeru parasti uz nakti, jo man liekas, ka tas B vitamīns man riktīgi labi palīdz naktī gulēt. Un mēļo, ka kolagēns arī pa naktī, protams, arī veic savu darbiņu ļoti, ļoti labi. Tāpat tās ir šādi te stiki, kas ir uzturbagātinātāji šķidrā formā, kurus ļoti ērti paņemt līdzi un vienkārši izsūkt, piemēram, kaut kur. Multivitamīnu gēls, kas mums dos ikdienas enerģiju un jaudu, nevelti tas zibentiņš. Speciāli vitamīni vīriešiem, kas arī dos tonusiņu tādu foršu. Tāpat arī Skinnel kolagēns, šis te vitamīnu komplekss šķidrā formātā. Speed Sleep, šis ir mans top numur viens, numur vienkārši viss. Es viņu dzeru pirms miega. Tas ir miega uzlabošanai. Apmēram 20 minūšu, 15, 20 minūšu laikā, kad viņi iedzer, paliek tādas mīkstas kājas un gribas iet vienkārši uz gultu un visu, un tu guli. Un tu uzreiz iekrīt dziļajā miegā, un tu čuči 4 stundas noteikti no vietas, un tu pamosties un jūties kā izgulējies. Man ļoti patīk. Šis te My Brain savukārt ir tam, tad, kad jūs jūtat, ja ir kaut kāda sapulce vai koncentrēties kaut kur darbā vai eksāmenu skolā vai kas, un liekas, ir vate galvā, bardaks, un tu neko nesaproti, iedzerot My Brain 4-5 minūtes, un tev ir skaidra galva. Šie visi satur dabīgas sastāvdaļas, un līdz ar to viņi ir tādi, nu, jāizmēģina katram. Tāpat tās ir luks klases sejas kopšana, kas slēpjas zem nosaukuma Peptiluks. Šo es arī ikdienā lietoju, man ļoti, ļoti patīk, gan serumi, gan krēmi, dienai, naktī, kas arī ir ar peptīdiem, un peptīdi ir tie, kas mums ļoti, ļoti palīdz uzlabot to ādas stāvokli. Tāpat tās arī atsevišķi ir Peptiluks vīriešu līnija, nakts krēms un nakts serums. Tad ir šī te telpu kopšana, kas agrāk arī bija zem čogan vārda. Šobrīd telpu kopšana visa tiek ielikta zem Brillhome nosaukuma, un Brillhome tā tad ir koncentrēta, superkoncentrēta sadzīves ķīmija, kas jums būs vanas istabām, virtuvēm, mēbelēm, koka mēbelēm, ādas, tad ir grīdas mazgājumie līdzekļi, piedegušām pannām, katliem, piedegušām cepeškrāsnīm, stikliem, spoguļiem, logiem, flīžu šuvju tīrīšanai, kaļķekmenim un tā tālāk. Īsāk sakot, šī telpu kopšana arī ir ļoti, ļoti pieprasīta, un telpu kopšana ir ar vēl dezinfekcijas efektu klāt un satur šo te HCCP certifikātu, un HCCP certifikāts ir tas, kurš ir ļoti, ļoti atzīts, un tātad, ja produkts satur šo HCCP certifikātu, viņu drīkst izmantot gan skolās, bērndārzās, ēdnīcās, slimnīcās, visur īsāk sakot, kur ir paaugstināts risks, šos produktus drīkst izmantot, ja, un to certifikātu ir diezgan grūti dabūt, bet tiem produktiem, kam ir, viņi ir ļoti, ļoti augstā vērtē, un mēs ļoti lepojamies ar to, ka mums ir šis te HCCP certifikāts. Telpu aromāti, šie te ir tur, kur liek iekšā kociņas, ļoti, ļoti skaisti. Viņi tiešām ir tā, ka ļoti pieprasīti starp klientiem, mums mājās arī ir ļoti daudz šie, gan arī katrā telpā savus aromātiņus, savus tilpumus, man ir arī šis lielais, kurus nepaņēmu līdzi, viņš man ir kāpņu telpā. Taču aromāti ir tā, ka viņi ir ļoti, ļoti skaisti. Viņi nav intensīvi, viņi nav uzbāzīgi, no viņiem nesāp galva. Tas ir tas, ko es pirms tam esmu lietojis, jo man ļoti patīk telpu aromāti. Tad šie ir tādi, kas ir. Un visi klienti, kas viņus ir pirkuši lietojuši, viņi atkārtoti viņus pērk, lieto un sūta. Un tāpat tās arī visi mūsu partneri, protams, kad izvēlās lietot šos te kooperatīva profumieri, saucās šī te līnija, ja, telpu aromātus skaistos. Šis arī ir magic produkts, tā es viņu varētu nosaukt. Produkts, kurš nav daudz tirgū pieejams, tie arī ir, tātad izskatās sākumā vienkārši gaisa atsvaidzinātājs. Jā, jūs ar šo varat atsvaidzināt arī savu telpu gaisu, taču viņam vēl ir papildus, viņš ir spreja veidā. Jūs tātad varat viņu lietot, pieņemsim, skapī, jums ir sastāvējušās drēbes vai žaketes, un jūs viņus gribat atsvaidzināt. Nevis mazgāt tagad tās speciāli vai kā citādi, vai sapūst smažām, jūs uzpūšat vienkārši šo, un viņš atsvaidzina. Vēl viens plus, jūs uzpūšat, pieņemsim, esat bijuši restorānā, un restorānā ir slikta atsūkšanas sistēma, un jums savalkās žaketes vai drēbes ar šo te ēdienu smaku. Jānes uz ķīmisko tīrītavu. Bet pateicoties šim te sprejam, jūs viņu varat sapūst to žaketi ar spreju, un viņš savāc visu to nepatīkamo aromātu arī. Tāpat tās mājās uz aizkariem var pūst, kam ir tapetes, uz tapetēm var uzpūst, un viņš atsvaidzina un noņem tos nepatīkamos aromātus. Un šie tirgū nav daudz pieejami, jo es uz vienu prezentāciju vadīju, un meitene man teica, es 3 gadus meklēju šādu produktu, un beidzot viņš ir šeit. Un pateicoties šim produktam, meitene kļuva par mūsu partneri. Tā kā katram noteikti ir tas savs produkts. Tāpat tās plašā piedāvājumā
programmā ir rotas lietas, bižutērija, kas ir apzeltīta apsudrabota, nerosējošā tērauda. Katalogs ir ļoti plašs un pilns ar šiem te rotas lietām. Man pašai ir vairākas arī mājās. Pieņemsim, reku šitās man bija pēdējais, ko es pasūtīju. Šādi te smuki auskariņi, apzeltīti, kas tā kā karājās uz leju, un daudz dažādi gredzentiņi, kaklarotas. Ļoti plašs tas piedāvājums. Var iepazīties katalogos. Tāpat tās arī saules brilles ļoti kvalitatīvas, feinas, īpaši vasarā aktuālas, jo mūsu ziemā nav vajadzīgas saules brilles, bet vasarā ļoti, ļoti tiešām pieprasītas, stilīgas. Nāk visu laiku jaunas ārā, kas ir rudens, ziemas kolekcija, tad ir pavasara, vasaras kolekcija un tā tālāk. Visu laiku mūs lutina kompānija ar kaut kādiem jaunumiem. Un tātad rotas lietas ir zemi Gjojas nosaukuma un klejas ir mūsu saules brīļu nosaukums. Tāpat tās ir Litalijāni, kas ir kafija, kafijas kapsulas, kafijas pupiņas. Kafijas kapsulas ir dažādiem aparātiem domātas. Arī mēs lietojam ikdienā Dolce Gusto aparātam melno kafiju no šī te. Mums ļoti, ļoti garšo, patīk. Un tāpat tās arī pupiņu aparātā pupiņas lietojam. Tad ir dažādas beiliju garšas, tur kafē latē un daudz un dažādas pieejamas garšas. Tāpat tās ir arī šie te žāvējumi desiņas, jā, arī kas slēpjas zem Litalijānī, desu, miksi un dažādas, kam garšo, kam patīk ar vīnu vai vienkārši ikdienā lietot šos produktus, arī var izmēģināt pavisam noteikti to, ko piedāvā mūsu kompānija. Un vēl papildus viņam tāda forši garšīga cepumiņa arī, kurus vienmēr jaunie partneri izvēlās ielikt groziņā un pasūtīt. Tā kā tas ir viss par produktu klāstu, maza daļiņa, kam es pieskāros, bet centos tā ātri īsti nekavēties. Kā es minēju, tie, kas grib katalogu apskatīt padziļinātāk, droši rakstiet, atsūtīsim digitālo produktu kataloga linku. Kādi tad ir ieguvumi, ja jūs pievienojaties mūsu tātad šai te struktūrai, komandai? Kā jau es vairāk kārt minēju, tas ir 30 līdz 50% peļņa no čogan produktiem. Proti, šīs te luks klases smaržas pārsvarā maksā 52 eiro klientam. Mums kā partneriem smaržām ir 50% atlaide, tad es viņus nopērku par 26 eiro. Jūs arī, kad kļūstat par partneri, jūs nopērkat par 26 eiro, bet reku man klients ir pasūtījis šīs smaržas. Protams, ka man viņš samaksās 52 eiro. Bet veikalā es samaksāšu tikai 26. Tātad 26 eiro man paliek pašai uzreiz uz rokas. Var iet uz veikalu, pirkt, ko es gribu, iet pie manikīru, uz kino, frizieres, visu, ko man vajag. Pārdošu šīs smaržas, pārdošu vēl vienas smaržas, pārdošu vēl vienas smaržas. Būs man jau no klienta jāpaprasa 100 eiro un 50 eiro uzreiz paliks man. Es domāju, ka jūs sapratāt to domu. Plus, tad, kad jūs veidojat savu šo te pasūtījumu, jo jūs pasūtat veikalā produktus, katram produktam ir sava punktu vērtība. Viens punkts vidēji ir eiro 20. Tātad, plus mīnus par šīm smaržām, kas maksā 26 eiro, jūs saņemat kaut kādus 20 punktus. Krājoties šiem punktiem, jums krājās kopā šī te kvalifikācija, no kā jums vēl samaksā kompānija. Tātad šeit ir divas peļņas iespējas. Tātad viena ir no pārdošanas, ko jūs pārdodat un uzreiz saņemat. Otrs ir tātad jūs pērkat produktus un tādējādi krājat šos punktus. Protams, ka jūs varat veidot savu izplatīšanas tīklu, jeb komandu, un tad jūs varat pelnīt no 4 līdz 35% no visa tā komandas apgrozījuma. Tā ir tā tīkla mārketinga burvība, ja? Jūs varat strādāt arī tikai uz pārdošanu, pieņemsim, tikai pirkt sev produktu un pārdot to produktu klientam, neveidojot savu komandu un tīklu, un tātad pelnīt no pārdošanas. Vai arī abus divus jūs pārdodat un veidojat savu komandu. Ja? Tā kā visādākas šīs te iespējas ir šajā kompānijā. Nu, un, protams, jūs izmantojat kā klients kompānijas priekšrocības, kas ir apmācības, kas ir atlaides, īpašās akcijas, un visādi citādi. Katru mēnesi ir viena vai divas akcijas, kur mēs varam ļoti labi arī uz atlaidēm dabūt produktus, pēc tam viņus pārdodot, iepriecinot klientus un paši sevi. Ja? Un šeit ir piemērs, piemēram, jūs pārdodat 10 luks klases smaržas, šīs te, ko es rādīju, kas maksā 52 eiro vienas, jūsu peļņa ir 260 eiro. No kā jums punkti tātad ir 260 eiro, jūs saņemat 213 punktus,
Un ja jums ir šie 4%, kas ir pirmā kvalifikācija, jūs tātad vēl nopelnat 9 eiro tajā iekšējā kontā saucamā, tātad kopā jūs jau esat nopelnījuši 268 eiro. Ja jūs veidojat komandu, un ja jums ir tātad 12% kvalifikācijas, pēc tam pastāstīšu, un tās kvalifikācijas šobrīd liekas sarežģīti, bet tas ir apmēram, lai jūs saprastu, tad jūs nopelnat vēl tātad tos 260 eiro, plus kompānija jums par to samaksā 25 eiro, un tātad kopā jūs jau esat nopelnījis 285 eiro. Es ceru, ka ir skaidrs. Aptuveni. Nu, lūk, un kā tad izskatās tās peļņas iespējas? Šie ir vidējie tie mēneša ienākumi, proti 4% tas ir tā pirmā kvalifikācija, kuru viens pats arī var sasniegt ar pārdošanu, vienkārši veidojot šos kopasūtījumus, vācot kopā pasūtījumu. Draudzene pasūtīja vienas smaržas, kāds pasūtīja vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, vēl kaut ko, un tā jūs mēneša laikā savācat 500 punktus, noslēdzat pirmo kvalifikāciju, un jūs tātad jau esat nopelnījis ap 600 eiro uz rokas to peļņu, plus vēl 45 eiro apmēram jums ir alga no Čogan kompānijas. Ja? Un tad jau ir 8%, 12%, 16%, un redzat, tie skaitļi jau aug un aug. Un tad ir šis saucamais akmeņu klubs, kur jau ir tūkstošos tātad tās algas. Un šeit ir prezidenta klubs, kur aiziet vēl augstāk. Tad, kad es atnācu kompānijā, es ļoti strauji sāku veidot komandu, un pirmajos 4 mēnešos, 5 es jau biju ametista kvalifikācijā, kur arī tā alga jau bija gan šie 3000, un tad es sapratu, bāc, tas tiešām ir tīkla mārketings, kas šitā strādā, jo agrāk, kā es teicu, es biju ļoti skeptiska un neticēju tam visam. Šobrīd mēs esam Oniks kvalifikācijā ar komandu šajā te, un ejam augstāk, protams, augstāk un augstāku, bet, lai tiktu augstāk un augstāk, protams, kad ir jāveido, jāpiesaist jauni partneri, jāveido šīs te apmācības, jāvada prezentācija, kā šobrīd tas tā strādā šis te tīkla mārketings. Protams, sākumā liekas, ne, es nevadīšu nekādu prezentāciju. Neviens arī jums neprasīs sākumā. Sākumā jums vispār ir jāiepazīst produkts, jāsaprot, kas ir kas, vai jums patīk, kas jums labāk patīk, kas nepatīk. Protams, lietojot uz sevis, pārbaudot un pēc tam sniedzot tādu sauksmes pārējiem. Kā izskatās šī te, piemēram, 12% kvalifikācijas struktūra, tātad jūs piesaistat 3 cilvēkus un iemāciet šiem te 3 cilvēkiem, kas ir jūsu piesaistīti vēl katram, pieņemsim, pa 2 cilvēkiem, tātad jums 3 cilvēki ir pirmajā līnijā saucamā, ko jūs esat uzaicinājuši šajā biznesā, un viņi ir uzaicinājuši tātad savējos, jums jau ir 9 partneri kopā, un jūs sasniedzat 12% kvalifikāciju, un kā es teicu, 12% kvalifikācija jau ir aptuveni 400 eiro iekšējā kontā alga, plus no tā, ko jūs jau esat pārdevuši ar produktiem. Lūk. Un kā izskatās tad, ja jūs, pieņemsim, piesaistat komandā 2 cilvēkus pirmajā līnijā, tad viņi piesaista vēl 2 un bla, 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 bla. Tādā veidā tur aug tā komanda un ir 16 cilvēki kopā komandā. Ja jūs piesaistat 3 cilvēkus pirmajā līnijā, kā es šajā piemērā minēju, tad reku jums aug un aug un aug tā komanda, jau ir 81. Tātad redzat viena cilvēka starpība, cik liela ir tā atšķirība. Nu, lūk, un kāds ir tas sākums? Kā jūs varat kļūt par Čogan partneri un tātad gūt šīs visas priekšrocības? Viss, kas ir nepieciešams, ir aptuveni 150 eiro. Starta komplekts šis te koferītis smaržu maksā 120 eiro, taču papildus tur ir jāpievieno pāris smaržu paraudziņu, kas vēl nav iekļauti, jaunās smaržas, kas iznākušas tagad pēdējās. 1-2 eiro maksā viena tā mazā paraudziņš, un plus vēl piegādes maksa, ja jūs saliekat līdz 150 punktiem, kas ir aptuveni 160-70 eiro, jums ir bezmaksas piegāde. Bet ja jums nesanāk tik daudz, tad jūs, pieņemsim, saliekat 120 punktus, kas ir tie 150 eiro aptuveni, un 6 eiro ir piegādes maksa. Ja? Un tad jūs vienkārši ņemat un pasūtat savu pirmo startu komplektu, un tajā brīdī, kad jūs ieliekat grozā jau to smaržu koferīti, jums uzreiz tiek piemērota tā 30-50% atlaide tieši tajā pašā pasūtījumā. Jūs varat likt grozā visu, ko jūs gribat, smaržas, telpu kopšanas, ķermeņu kopšanu, visu, jums jau ir tā partneru atlaide. Ja jūs reģistrējaties kā klients, pasūtiet smaržu koferu un 1 līdz 2 produktus pēc jūsu izvēles, kā partneris, nevis kā klients, bet kā partneris, ja? Jūs varat ielikt to koferi un vēl kādus produktus, ko gribas uzreiz, kā es minēju, ja? Un no šī brīža, kad jūs esat veicis savu pirmo pasūtījumu, jūs esat šis te Čogan kopienas daļa, jeb partneris aktīvais, un kā es sākumā minēju, šeit nav darba līguma un saistību, nekas jums nav katru mēnesi obligāti jāsūta, jums nekas mēnesī nav tur jāiegulda sava nauda. Šajā tīkla marketingā tas tā nav. Es zinu kompānijas, kurās ir katru mēnesi jāmaksā tur 150 eiro vai vēl kaut kas. Nē, šeit jums vienkārši pusgada laikā ir jāveic pasūtījums uz 200 punktiem.
Jūs varat viņu veikt vienreiz, un 200 punktu jums uzreiz pagarinās līgumu uz 6 mēnešiem. Pēc tam 5 mēnešus jūs, ja negribat, varat nesūtīt neko. Jūs varat katru mēnesi pa 50, 60, 70, 100, 150 punktiem sūtīt. Tiklīdz savācās atkal 200, jūs automātiski atkal sev pagarinat uz 6 mēnešiem. Es personīgi katru mēnesi taisu ap 2000 punktu apgrozījumu, tātad es sev visu laiku pagarinu katru mēnesi tikai uz 6 mēnešus priekšu. Nav slēptu izmaksu, viss ir caurspīdīgi, kā es teicu, ja nekur jums nekas nav jāmaksā, nekur nekas neparādās kaut kas pēkšņi, starp citu, tev tur vēl tas nav, viss ir caurspīdīgi, un nav minimālās pasūtījuma vērtības, kā es teicu. Jūs varat pasūtīt arī kaut vai vienas smažiņas, kas jums maksās 15 eiro, bet jums būs jāsamaksā par piegādi 17,90. Ja jūs saliksiet līdz tiem 6 eiro piegādēji, tad jums 6 eiro jāsamaksā, vai Latvijā no 150 punktiem, tad ir bezmaksas piegāde. Viss. Tik vienkārši tas viss ir. Paldies par uzmanību prezentācijā. Un, ja ir kāds jautājums, čatā redzu, ka nekas nav jautāts uzdots. Ja ir kaut kas, varat rakstīt privāti. Tāpat tās arī noteikti apjautāšos tiem, ko es redzu, kas ir manas meitenes pieslēgušās, kas gribēja dzirdēt šo te prezentāciju. Un arī šo ierakstu, protams, kad nosūtīšu tiem, kas netika šobrīd klātienē. Un es ceru, ka bija noderīgi un viss skaidrs.